Jūsu priekšā atrodas Latvijā pieejamie celtniecības bloki. Šis ir keramzīta bloks, gāzbetona bloks, keramiskais bloks un aerobloks. Keramzīta bloks nav tik ģeometriski precīzs, lai to līmētu ar līmjavu. To mūrē ar parasto javu, kas paildzina darba procesu. Lai nodrošinātu Latvijas būvniecības normatīvu prasības, dzīvojamām ēkām, kas ir būvētas no keramzīta blokiem, ir nepieciešama papildus siltināšana. Šis ir cita ražotāja gāzbetons, kurš vizuāli ir līdzīgs aerogblokam, taču to fizikāli-mehāniskās īpašības ir atšķirīgas. Šim blokam ir lielāka tilpumās, tas ir smagāks, un līdz ar to ēkās ir lielāka siltuma zuduma. Lai ar šo konkrēto keramisko bloku celt dzīvojamās ēkas bez papildus siltināšanas, nepieciešams tos mūrēt ar speciālo mūrjavu. Salīdzinot ar līmētiem gāzbetona blokiem, keramisko bloku sienām ir nepieciešams biezāks apdares slānis. Aerok no visiem iepriekš minētajiem piemēriem ir ar mazāko tilpumu, un tāpēc tam ir vislielākā siltuma pretestība. Aerok salīdzinot ar citiem blokiem ir daudz vienkāršāk apstrādāt. Tajā ir vienkāršāk iestrādāt komunikācijas, to ir vienkāršāk zāģēt un no tā veidot dažādu formu sienu elementus.